Uzklausīsim svēto rakstu lasījumus, un pirmais lasījums no 2. Mūzes grāmatas, 32. nodaļas, sākot ar 7. pantu. Tad tas kungs runāja uz Mūzu: Ej, nokāp zemē, tava tauta, kuru tu esi izvedis no Ēģiptes zemes, dara lielu grēku. Tie ātri novirzījušies no tā ceļa, ko es tiem pavēlēju. Tie ir darinājuši sev lielu teļa tēlu un ir to pielūguši, un tam upurējuši un sacījuši: Šis ir tavs Dievs Izraēla, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes. Un tas kungs sacīja uz Mūzu: Es esmu vērojis šos ļaudis, un redzu, tie ir spītīgi ļaudis. Un nu laid mani, ka manas dusmas iedegtos pret tiem, un ka es izdeldēju tos, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Tad Mūzes par viņiem aizlūdza tā kunga sava dieva priekšā un sacīja: Ak, kungs, kāpēc tavas dusmas iedegušās pret tavu tautu, kuru tu esi izvedis no Ēģiptes zemes ar lielu spēku un stipru roku? Vai eģiptieši, lai saka, viņš tos ir ievedis postā, lai tos nogalinātu kalnos un lai tos izdeldētu no zemes virsmas? Remdini savas dusmu, karstumu un apžēlojies par savu tautu, ka tu to neizposti. Piemini Ābrahāmu, Īzaku un Izraēlu, savus kalpus, kuriem tu zvērēdams pie sevis esi solījis un sacījis: Es vairošu jūs pēcnācējus kā debesu zvaigznes. Un visu šo zemi, par ko es esmu runājis, es došu jūsu pēcnācējiem par mūžīgu mantojumu. Tad tam kungam kļuva žēl tā ļaunuma, ko viņš savai tautai bija gribējis darīt. Tā kunga vārds. Otrs lasījums no Pāvila 1. vēstules Timotejam, 1. nodaļas no 12. panta. Esmu pateicīgs tam, kas darīs mani spēcīgu, Jēzum Kristum, mūsu kungam, ka viņš atzins mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai, kaut gan iepriekš biju zaimotājs, vajātājs un varmāka. Tomēr es esmu apžēlots, jo es nezinādams esmu darījis to neticībā. Bet pāri mēram bija mūsu kunga žēlastība ar ticību un mīlestību, kas sakņojas Kristu Jēzu. Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā, bet tāpēc es esmu atradis apžēlošanu, lai īpaši manī Kristus Jēzus parādītu visu savu lēnprātību par priekšzīmi tiem, kas turpmāk paļaudamies uz viņu iegūs mūžīgo dzīvību. Bet pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam vienīgajam Dievam, lai ir gods un slava mūžu mūžos. Āmen. Tā kunga vārds. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kuru rakstīja svētais Lūkas 15. nodaļā. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizēji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību: Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas viena no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajā, līdz kamēr tas to atradīs? Un to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem, un mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka: Priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī, kura sieva, ja tā ir 10 graši un tā viena no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdam, līdz kamēr tā to atrod? Un atradusi to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes, saka: Priecājieties ar mani, jo es savu grasu esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Āmen. Tā kunga evaņģēlijs. Lūksim. Paldies, kungs, par šo dienu. Paldies, ka tu mums dod pulcēties tavā namā.
paldies par Tavu vārdu, kas ir mūžīgā patiesība. Mēs lūdzam, ka Tu mūs caur to uzrunā. Caur Kristus nopelnu to lūdzam. Āmen. Droši sēdieties. Tātad 14. svētdiena pēc vasaras svētkiem, kā jau minēja, arī Tēva diena Latvijā. Un papildus apskatīsim arī tēmu par pirmo bausli un kāpēc tas ir svarīgākais no baušļiem. Tas viss vienā sprediķī domājot par mūsu tēviem un mūsu debesu tēvu. Pirmais bauslis un attiecības ar Dievu. Raksta vietā no vecās derības, pirms tā teksta, ko es jums nolasīju, bija tēma par to, kā Dieva izredzētā tauta tuksnesī, nevarēdams sagaidīt Mūzes atgriešanos no sarunas ar Dievu, izlēja zelta teļu un sāka to pielūgt. Tas bija tikai neilgi brīdi pēc tam, kad tauta bija saņēmusi no Dieva 10 baušļus. Tas bija pēc tam, kad visu varenais Dievs bija 3 miljonu cilvēkus brīnumainā veidā izvedis cauri sarkanai jūrai. Viņš bija klātesošs uguns un mākoņu staba veidā. Uguns stabs naktī, mākoņu stabs dienā. Viņš reāli pavadīja savu izredzēto tautu. Viņš bija ēdinājis viņu tuksnesī ar mannu, padzirdījis ar ūdeni, kas tek no klints brīnumainā veidā. Viņš bija tik daudz, mēs varētu teikt, brīnumus darījis, un tauta, tāpēc, ka Mūzes kavējās, tauta paņēma un uztaisa zelta teļu un saka, hei, šis būs mūsu Dievs. Dievs paliek dusmīgs uz savu tautu. Es nezinu, kas būtu noticis ar šo tautu, ja Mūzes nebūtu par to iestājies. Un tas liekas interesanti, kādam vīram ir jāiestājas par savu tautu, lai Dievs viņu neiznīcinātu, jo mēs dzirdējām lasījumā no 2. Mūzes grāmatas 32. nodaļas, ka Dievs gandrīz gribēja. Viņš saka, es negribu vairs šito tautu. Es negribu tādu. Tāpēc mums, viņa tautai, kas mēs esam tagad ticīgie, mums nemitīgi un ik pa laikam ir jāatgādina, kas ir tas Dievs, kur mēs pazīstam, kur mēs pielūdzam, kuram mēs kalpojam. Un pirmais bauslis tādā paplašinātā versijā skan šādi. Es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tevi izveic no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Netaisi sev velku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es, tas kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz 3. un 4. augumam, tiem, kas man ienīst un dara žēlastību, līdz 1000 augumam tiem, kas mani mīl un tur manus baušļus. Tēvu grēkus piemin līdz 3. un 4. augumam. Par ko šeit runa? Un tur droši vien ir daudz aspektu, par ko mēs runājam, bet svarīgākais, vai mēs tiešām mīlam Dievu. To Dievu, kurš radīs pasauli un mūs tajā. Vai arī mēs viņu ienīstam. Respektīvi, vai mēs viņu vietā ieliekam kādu citu. Kā mēs varam ienīst Dievu? Tā, ka mēs pielūdzam citu Dievu. Zelta teļš jau nav tikai tam laikam aktuāls bijis. Zelta teļš ir arī šodien. Ja mēs tiecamies vairāk pēc naudas, varas, vai kad mēs izdabājam miesai, mēs pasakam Dievam, tu man esi vajadzīgs. Es pats tikšu galā. Viņš, kurš mūs izved no vergu nama, no mūsu pašu kalpošanas elkiem, kas mūs padara par vergiem, viņš, kurš mūs bezgalīgi mīl un vēlas, lai mēs viņu pieņemtu un atzītu kā tēvu, nevēlas, ka mēs sevi pieviļam. Bauslis saka, es esmu tas kungs tavs Dievs. Tavs Dievs. Tas nav kādas senas Izraēla tautas vai senas Bībeles Dievs.
Viņš ir dzīvs un darbojas mūsu dzīvēs ikdienas. Viņa žēlastības dēļ mēs varam celties un darboties un dzīvot. Vai viņš ir mans Dievs arī šodien? Katrā lietā. Vai es viņam jautāju palīdzību, vai es jautāju padomu, vai es pie viņa vēršos katrā savā jautājumā? Pirmā baušļa vārdi mūs aicina veidot personīgas attiecības ar Dievu, ar šo dzīvo Dievu. Ļauties Dievam Tēvam, lai viņš mūs izveda mūsu nebrīves nava un aizveda Tēva mājās. Tēva mājās pilnībā, protams, mēs piedzīvosim debesu valstībā, bet sarunā ar Dievu un paļaujot uz viņu šodien, mēs varam kādu daļu no debesīm piedzīvot jau šeit uz zemes. Es minēšu kādu no saviem piemēriem, bet jūs varat padomāt, kas jums pēdējā laikā ir bijis tāds, ka jūs veidojat personīgi ar Dievu attiecības, ka jūs runājaties un Dievs ļoti personīgi atbild. Kādu laiku atpakaļ es domāju, ka es gribu vairāk staigāt. Svaigā gaisā būt un vairāk staigāt. Un tas bija kādā jūnijā, un es noliku, ka es varētu pēc atvaļinājuma par to vairāk padomāt augustā un tad ar septembri sākt. Man bija dažādi mirkļi, kad es to vairāk gribēju un kādā mirklī es tā kā vairs negribēju. Bet tad es tā saņēmos un es nolēmu, nē, es to darīšu. Un tad man kāds iedrošināja. Un es noliku dienu, kad es staigāšu, un tas bija 8. septembris, šīs aizgājušās nedēļas pirmdiena. Un tā bija, man liekas, ka viena no skaistākām dienām visā šajā vasarā. Ja septembri vēl pa vasaru ar savu. 24 grādi. Es gāju no Kolkas līdz Mazirbei, bija pie jūras vienmēr var būt liels vējš, bet bija ļoti maigs vējš, bija silts, nebija pārāk karsts, bija vienkārši ideāls laiks, lai iet. Un šo domu, es ticu, jūnijā es saņēmu no Dieva, kad mēs runājāmies, kad man kaut ko jaunu vajag šajā sezonā priekš sevis, un lai es arī būtu par svētību citiem, jo es piedāvāju, ka kāds var nākt ar mani kopā un var piedalīties sarunās. Un kad 3 cilvēki to izmanto jau pirmajā reizē. Otrs aspekts tur bija tāds, ka mūsu dēls, es varu, viņš arī skatās, spēlē hokeju Čehijā. Un viņam pirms sezonas pārbaudas spēles bija. Viņš tur spēlēja ok, bet viņš nedabūja kādus golus iemest un viņam nepārāk labi veicās. Bet ja tu esi citā zemē un ar tevi tagad noslēgs līgumu, tev jāparāda sev, tu nevari savādāk. Un es domāju, ka pagājušajā pēcdienā viņam bija viena pārbaudas spēle, kas varētu būt tāda izšķiroša, svarīga, lai pieņemtu lēmumu, vai viņi noslēgs līgumu vai nē. Un es saprotu, ka es gavēšu, es lūkšos, es gavēšu par savu dēlu. Un tā pēcdienas spēle arī viņam nepārāk labi gāja. Nevar teikt, ka viņš tur kaut ko slikti izdarīja, bet nepārāk. Un tad nākamajā pirmdienā man ir sava iešana. Un es atdevu visus savus rūpes un bažas par viņu, kā tie, kas ir vecāki, zina, kā uztraucās par saviem bērniem, kā viņiem dzīvē ies. Es atdevu Dievam, un es vienkārši pirmdien devos savā pastaigā, savā iešanā no Kolkas līdz Mazirbei. Un kaut kur pa vidu šajā ceļā es saņēmu ziņu, ka dēls ir noslēdzis līgumu un ka viņš varēs spēlēt Čehijā to nākamo sezonu. Un es redzu, ka tā ir tāda brīnišķīga debes Tēva dāvana. Viens tie brīnišķīgie laikapstākļi, līdzgājēji, kur bija atsaucīgi, un tad vēl šī ziņa no Olivera, ka viņš noslēdzis līgumu. Un no savas puses domāju, es varu skriet, trakot un darīt, un ja vajadzīgs lūgt un gavēt, kā iepriekšējā piekdienā, bet Dievs ir tas, kas dod savu žēlastību. Jā. Jūs varat padomāt, kas jums ir bijis tāds pēdējais, kur jūs attiecībās ar Tēvu esat kaut ko ļoti personīgi piedzīvojuši, kā Dievs jūs svētī. Paļauties uz Dievu. Dievs aicina paļauties uz sevi. Ka viņš ir tas, kurš man palīdzēs visās manās vajadzībās un sakārtos, atrisinās visas manas likstas un raizes. Bet nereti mēs akli ieceņam par mūsu Dievu ko citu. Ļaujiet man jums nolasīt kādu sarunu starp kādu tēvu un meitu. No grāmatas arī 10 baušļi.
kur tēvs mēģina meitu pārliecināt par kādu lietu. Domāju, ka tev nekas neizdosies, Žaklīna. Uz spēles ir likta tava nākotne un tava dzīve. Nē, tēt, tieši tev nekas neizdosies. Tas bija tik sen, kad tu biji jauns, ka tu vairs īsti neatceries, kā tas bija. Es tev saku, ka mīlu Deniju. Šķiet, ka tieši to tu nesaproti. Harijs Viljams neticīgi paskatījās uz savu meitu, tad nopūsdamies pamāja galvu, it kā nebūtu spējīgs saprast to, ko tikko dzirdējis. Žaklīna, ieklausies manī. Nē, es neklausīšos nevienā. Es tev saku, ka tas ir viss. Nākošajā otrdienā, pirmajā tuvākajā pilsētas civiltiesā tiesnesis mūs salauzās. Vai varbūt tu gribi, lai mēs vienkārši sākam dzīvot kopā? Atkal klusums. Beidzot, Harijs ierunājās vēlreiz, uzmanīgi izvēloties vārdus. Labi, es saprotu, ka tāds ir tavs lēmums. Neviens tevi nepiespiedīs pārdomāt. Man ir tikai viens jautājums. Šoreiz Žaklīna, redzot savu tēvu, respektē viņas izvēles tiesības, neiejaucās. Pagājušajā otrdienā tu uzvilku baltu blūzi, lai gan Denijs vēlējās, lai tu vilktu citu. Kā viņš reaģēja? Nu jā, viņa izvēlētā blūza bija nosmērēta. Es biju uz tās kaut ko uzlējusi. Bet es tev jautāju, kāda bija tava drauga reakcija? Ko viņš pateica, redzot tevi baltajā blūzē? Nu jā, viņš nebija īpaši apmierināts. Jā, patiesībā viņš sažņaudza dūri un tev uzkliedza. Un tajā vakarā, kad mēs viņu uzaicinājām pie mums vakariņām, kas tad notika? Nu, tēt naņem galvā, tas ir beidzies. Kāpēc tagad viss cel augšā? Jo Denijs nekautrējās tev aizvainot visas ģimenes priekšā. Ja tu pateici ko tādu, kas viņam nepatika. Žaklīna, ja viņš tā izturas pret tevi tagad, kā tu domā, kā būs tad? Kad pietiek, viņa iesaucas. Vai tiešām tu nevari saprast, es mīlu Deniju, viņš ir visa mana dzīve, nekam citam nav nozīmes. Tam, ko tu saki, nav nozīmes, tam, ko tu domā, nav nozīmes. Es viņu mīlu, es viņu dievinu, tikai tam ir nozīme. Vai tu spēj to saprast? Tu viņu dievini? Tu viņu dievini, Žaklīna. Kas tad īsti Denijs tev ir? Vai viņš ir tavs dievs? Protams, ka ir. Ja tu to tā saki, tad tev ir taisnība. Denijs ir mans dievs. No grāmatiņas 10 baušļu nolikšu arī tur kastītē, čemodāniņā gribat tur paņemt palasīt. Tur interesanti, 10 baušļus ar dažādiem stāstiem izspēlēt. Mēs kādreiz varbūt negribam atzīt to, bet kāda lieta vai kāds cilvēks, varbūt tas ir ēdiens vai kas cits ir kļuvis par mūsu dievu. Varbūt tā ir kāda atkarība. Mēs varam padomāt, vai nav kaut kas, ko es dievinu, bet tas nav dievs. Un latviešu valodā ir šis vārds dievinu, ja, kur es ielieku kaut ko dieva vietā. Kādu cilvēku lietu, ēdienu. Varbūt es esmu ielicis savu dzīvi kā kaut ko tādu, ko es dievinu. Mēs visi esam Dieva rokās un nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Un mēs kaut ko dievinam, tad Dievs nereti mums to paņem nost, lai mēs dievinātu to, kas ir Dievs, nevis kaut ko citu. Apostols Pāvils pirmajā vēstulē Timotejam pateicās Dievam, ka viņš ir atzinis Dievu, kurš Pāvilu ir pārvērtis no Dieva zaimotāja par Dieva sludinātāju. Viņš atzīst sevi par grēcinieku, kur Kristus ir izglābis. Vai mēs sevi apzināmies par grēcīgiem pirmā baušļa kontekstā? Vai nožēlojam un atdodam Dievam savu nespēju pielūgt viņu vienu? Jo, ja mēs būsim godīgi, ik pa laikam mēs nepielūdzam Dievu vienu. Mums ir visādas citas lietas, kas mums ir svarīgākas. Mums to jānes Dievu priekšā, mums tas jāatzīst, mums tas jānožēlo. Mums vajadzīgi baušļi, lai mēs apzinātos savu grēku un varētu piedzīvot Dievu žēlastību. Mums vajag apzināties, kā priekšā mēs stāvam. Mūžības ķēniņa priekšā, kā saka Pāvils. Un ka mums nevajag mieru, laimi vai mierinājumu meklēt kaut kur citur, bet pie Dieva.
Lūkas evaņģēlijā dzirdējām lasījumu par grēcinieku, kurš atgriežas, par naudas vienību, kura tiek atrasta. Vēstījums gan vīriem, gan sievām, ka Kungs Dievs mūs meklē, lai atrastu savai valstībai. Lai mēs līdzīgi kā apostols Pāvils vēstulē romiešiem varam teikt, mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva valstībai, bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manu prāta bauslību un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzu Kristu, tā nu es ar savu prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar savu miesu grēka bauslībai. Ko Pāvils šeit pasaka? Tikai Dievs Kungs mūs var atbrīvot no mūsu pašu gribēti, negribētās vēlmes kalpot savai miesai. Un to visu mēs varam tad, kad mēs iepazīstam, kāds ir mūsu debesu Tēvs. Viņš ir pavisam citāds nekā mūsu miesiskie, bioloģiskie tēvi vai patēvi. Mūsu dzīve ir kā tāda nemitīga cīņa starp miesu un garu. Šī bilde, kur Pēteris gāja pa ūdens virsu, kamēr viņš skatījās uz Kristu, kamēr viņš gāja, mēs varam teikt, ar Dieva spēku un Dieva garā, viņš varēja iet pa ūdens virsu. Bet tikko viņš paskatījās uz viļņiem, uz to, kas apkārt, viņš sāka slīgt. Tā ir tāda nemitīga cīņa starp manu miesu un to Dievu klātbūtni manī. Kad mēs domājam par Dievu kā debesu Tēvu, tad visbiežāk mūsu bērnībā iegūtās traumas no mūsu vecākiem, īpaši varbūt tēviem, neļauj mūs uzlūkot Dievu kā mīlestības pilnu Tēvu. Mūsu zemes tēvi nostājas priekšā debesu Tēvam. Līdzīgi kā nesen varēja vērot mēnesis aptumsumu, kad debesu Tēvs nav skaidri redzams, piedzīvojums, viņš ir kaut kur tur aizmugurē, un tas mūsu bioloģiskais vai zemes tēvs ir aizstājies priekšā, un mēs nevaram piedzīvot debesu Tēva mīlestību uz mums. Mēs nespējam noticēt, ka debesu Tēvs mūs tik ļoti mīl. Īpaši grūti tas ir tiem, kas ir piedzīvojuši Tēva atraidību. Bet tas nenozīmē, ka Dievs mūs atstāja tajā. Dievam vienmēr ir kāda izeja priekš mums. Dievs vienmēr mums dod cerību, mums vienmēr ir iespēja atbrīvoties no tā, kas mums traucē piedzīvot Dieva mīlestību. Lūkas 15. nodaļā mēs dzirdējam šo lasījumu par pazudušo naudas gabalu un par pazudušo avi. Un tur tālāk, kā mēs zinām, ir stāsts par pazudušo dēlu, kurš pēc cilvēku standartiem nebija pelnījis nekādu Tēva mīlestību. Viņš bija izdarījis visu, ko viņš varēja slikti attiecībā pret Tēvu. Tomēr šajā stāstā mēs redzam, ka Dievs Tēvs parāda šo mīlestību, viņš skrien pretī. Un praksē mēs to redzam, kad mēs nonākam bezizejas situācijā, mums liekas, mums nav nekādas izejas. Mums tiešām liekas, ir bezizeja. Bet Dievam nekad tā nav. Dievam vienmēr ir kaut kāda izeja. Viņš vienmēr iedos mums kādu risinājumu. Ja mēs no sirds ticam Dievam un lūdzam un ar viņu runājamies, tad viņš mums iedod vislabāko risinājumu tajā situācijā. Tāds ir mūsu debesu Tēvs. Personīgais Tēvs. Es savas dzīves laikā esmu saņēmis dažādas kartiņas no maniem mīļajiem, tāpat kā jūs noteikti no savējiem. Teica, mamma man ir sūtījuši man sieva Anda un bērni Olivers un Odrija. Un es gribu šodien varbūt izcelt dažas Odrijas kartiņas, kas attiecas par tēva tēmu. Es arī viņas nolasīšu, varbūt tur nav tik labi redzams. Pirmā kartiņa saka, tēti, lai cik lielas izaugt šīs rokas, es vienmēr būšu tava mazā meitiņa. Tu esi labākais tētis visā visumā.
Pasaulē tu esi tēvs, bet man tu esi pasaule. Citi cilvēki netic supervaroņiem. Viņi laikam nav satikuši manu tēti. Un pēdējais, tu esi tēvu karalis. Man šie vārdi nozīmē ļoti daudz. Jums arī noteikti ir bijuši tādas kartiņas. Varbūt šodien kāds tēvs saņems tēvu dienā kādu šādu kartiņu. Bet padomāsim, vai mēs sakam šādas vārdas debesu tēvam. Vai mēs pavadām laiku ar debesu tēvu un mēs viņam kaut ko sakam, cik mums viņš ir svarīgs. Kā mēs parādām savu mīlestību uz debesu tēvu? Vai mēs sakam, ka viņš ir pats labākais Dievs pasaulē? Nav jau cita. Vai mēs runājamies, vai mēs sakam slavu viņam? Vai viņš ir mūsu supervaronis, vai mēs tomēr kāds cits izceļam? Jā, vai es viņam to saku? Jā, protams, ka viņš zina, kas viņš ir, jo viņš ir Dievs, un tomēr es ticu, ka arī Dievam ir svarīgi, ka mēs apliecinām, cik svarīgs mums viņš ir. Kā man Debora un Jākavs ik pa laikam garām ejot saka, tu esi mans mīļākais mācītājs. Tas tik forši. Es pieļauju, ka viņiem nav dzīvē tur 10 citi bijuši, un tāpēc viņi to saka, bet vienalga tas ir forši dzirdēt. Mums svarīgi šie vārdi. Svarīgi, ka mēs viens otram varam teikt šos vārdus, un arī Dievam ir svarīgi, ka mēs varam teikt, Dievs, tu man esi svarīgs. Debes Tēvs vēlas, ka mēs veidojam ciešas attiecības ar viņu, ka mēs viņam sakam atzinības vārdus. Un lai kāda arī būtu mūsu zemes vai bioloģiskie tēvi, viņš ir citādāks, viņš ir pilnīgs. Un iepazīstot viņu tuvāk, mēs varam piedzīvot viņu mīlestību. Un tad būs vieglāk piedot savus zemes tēviem un ikvienam cilvēkam uz zemes to, ja kāds mums pāri izdarīs. Mēs iegūsim brīvību, kas nāk no Tēva mīlestības, mums būs vieglāk uzlūkot cilvēks mums līdzās. Dievs deva baušļus, lai mēs nemeklētu mīlestību citur, bet pie Dieva Tēva. Jo tieši pie viņa tā ir vispilnīgākā un visīstākā mīlestība. Tēva dienā un domājot par pirmo bausli, atcerēsimies un ar labu pieminēsim mūsu zemes tēvus, bet tur, kur viņi kļūdījās, nebija pilnīgi, meklēsim mierinājumu pie mūsu debesu tēva, kurš ar lielāko prieku grib par mums rūpēties un gādāt par visām mūsu vajadzībām. Svētīga Tēva diena. Āmen.